Tu esi prokrastinators. Es esmu prokrastinators, bet es esmu laiku iemācījies šo te pārvarēt, ko es esmu sapratis, kāpēc mēs prokrastinējam uz kādiem uzdevumiem. Mēs esam perfekcionisti, un mēs savā galvā uzburam kaut kādu uzdevumu, kaut kādiem baigi augstiem standartiem, kurus mēs sev uzliekam. Ne jau apkārtējiem un mums sagaida. Vienkārši mēs esam profiņi, mums ļoti patīk mūsu darbs, mums kaut kādas apsēstības. Mēs esam izdomājuši kaut kādu baigo ideju, un tagad mums tā sajūta, ka tā šitas projekts ir jāuztaisa vai tik episki šitā lieta ir jāizdara, ka nedrīkst būt kļūdas. Un līdz ar to tu savā galvā uzliec tādu ļoti augstu latiņu, ko tev neviens cits neprasa, kā tikai tu pēkšņi sev esi paprasījis. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas tev rada stresu. Trešā lieta, tu tā arī netiec līdz šo darbu uzsākšanai, un tikai pēdējā brīdī, ka visi jau tur pakaļa deg un tu vairs nezini, kā to visu savākt, tad tu sāc to darīt. Tā vietā labāk, bišķiņ ievelc elpu, atļauj sev sākt tā kā pavirši. Saka, davai, tev nav jāuztais perfekti, uztais pirmo versiju, samet kaut ko, saliec struktūru. Tu sāc tā kā bišķiņ iegūt to ritmu, un tev nav pēdējā brīdī to nedara pakaļ, un tad tu arī beigās sāk smukāk, un tu smuki uztais. Tāpēc atcerieties, tā prokrastinācija savā veidā, kā saka, tāds perfekcionisma atskaņas, un tas tikai tāpēc, ka jūs paši sev uzliekat par augstu standartus. Un svarīgi ir turēt augstu standartus, bet sākumā pirmās versijas taisiet paviršas, taisiet jēlas, taisiet tādas, ko varbūt nevienam citam nevajag rādīt, vienkārši sev, bet uztaisiet un jums aiziet labs ritmiņš.